Es pirms 9 mēnešiem izdomāju, ka es gribu sākt taisīt katru dienu video. Tajā brīdī tas vienīgais veids, kā es to izdarīt, vienkārši celties agri 5, sākt strādāt, sačinīt tā, lai es varu katru dienu ielikt to vienu. Tas bija mežonīgs tēsks, kā katru dienu dabūt vienu video. Protams, es varēju sataisīt vairākus un salikt uz priekšu, varbūt kādu dienu atpūsties, bet līdz šim es vēl joprojām esmu taisījis katru dienu vienu video, un es teiktu, ka tas bija tā vērts. Jā, ok, man nav tur 1000 abonementu vai kaut kas tam līdzīgs, bet es esmu iemācījies runāt ar kameru. Es esmu iemācījies pasniegt savu domu krietni labāk nekā tas bija kādreiz. Es esmu izpratis dzīvi pavisam citā līmenī, mēģinot katru dienu izdomāt jaunu ideju un mēģinot to pastāstīt, lai tas varētu palīdzēt kādam un lai tas palīdzētu beigās arī man. Šeit nav īsti šis video par to, ka tagad es taisīju video, man baigi forši un tev arī tā vajadzētu izdarīt. Nē, šis video ir par to, ka šis bija grūti, nenormāli grūti, vēl joprojām ir grūti un vēl joprojām daudz lietas ir upurētas, lai varētu katru dienu ielikt šo video. Jā, es sākšu ar janvāri mazāk taisīt video. Tie būs labāki video, ilgāk, garāk un palīdzošāk, bet šis bija grūti. Tas ir tas galvenais, ko es tev gribu pastāstīt. Mana dzīve uzlabojās tad, kad es izdarīju kaut ko grūtu. Es sāku celties 5. Es sāku iet augstā dušā. Es sāku taisīt šos video. Es sāku trenēties vairāk. Visas tās lietas, kas manā dzīvē ir bijušas grūtas, ir rezultējušies līdz šim brīdim, kur man ir krietni labāk. Es jūtos labi un darot tās grūtās lietas, arī es jūtos labi. Un manuprāt, tā ir atslēga, lai jebkas labs notika tavā dzīvē, ir strādāt uz to. Strādāt un strādāt pats par sevi ir kaut ko darīt grūti savā dzīvē. Šodien es gribu iedot tādu izpildāmo soli, ko lielākā daļa tev neiedos. Tāpēc, kad, ja tu sāksi šo darīt, tev nevajag šos video. Tev nevajag ne TikToku, tev nevajag ne Instagram, tev nevajag ne YouTube. Gan jau, ka tu esi dzirdējis, varbūt tu esi pat sācis to darīt. Darīt tās grūtās lietas. Un sāk ar džimu, bet tu iesprūst pie džima. Vai tu sāc ar džimu, tad varbūt sāc kaut ko ēst labāk un tu tur iesprūst. Tu neej tālāk, varbūt tu sāc pelnīt naudu, bet atkal iesprūst. Labākais veids ir vienkārši, tu sāc to darīt un atrodi jaunu lietu, kas ir grūti tavā dzīvē, kas ir izaicinoši. Kā piemēram nesen es sāku maratonam trenēties augsts ārā, dubļi un sniegs un slapš un... Nē. Es uzsāku trenēties maratonu. Tā ir lieta, ko es gribu izdarīt savā dzīvē un ko gaidīšu vēl tagad. Un tieši tāpat ar trenēšanos, tieši tāpat ar augstām dušām, tieši tāpat vienkārši izaicini sevi. Un tagad tev vairs tas nav tik izaicinoši, atrod jaunu lietu, ar ko vienkārši slīpēt, lai rezultātā tu dabūtu augstāku dzīves kvalitāti. Lai rezultātā tu kļūtu priecīgāks dzīvē. Lai rezultātā tu nenožēlot dzīvi. Dzīves izvēles ir tavās rokās, un tev ir principā tikai viena izvēle visu savu dzīvi. Vai darīt to lietu, kas šajā brīdī tev liekas forši un viss čikniekā, ja? Tā kā ritīgi nice. Vai darīt to, kas nākotnē tev būs labi. Kas tev prātā stāv, kad, ok, šī ir lieta, ko man vajadzētu darīt, bet es viņu negribu. Un ja tu izvēlies vairāk to darīt, to grūto lietu, tev beigās iznāks daudz labāka dzīve. Un vienā brīdī tu vienkārši jutīsies, ok, esmu pateicīgs. Iesaku pačukot links aprakstā, tur ir noderīgi linki, ja tev patiks šis video, gan jau, ka patiks to, ko es tev tur piedāvāju. Bet rītdien gan jau, ka nebūs video. Pirmo reizi pa ilgām laikiem. Šis ir pēdējais video šajā gadā šāds, kas ir pēc kārtas. Pēc tam es taisīšu tāds ilgāks, varbūt formas vai tāds video, vismaz mēģināšu tādus uztaisīt, kas gadiem ilgi vēl var palīdzēt, kas ir latviešu valodā, kas tiešām palīdz un taisīšu šortus, kas vedīs uz šo kanālu vairāk cilvēkus. Tad man jāsāk programmēt, jāsāk pelnīt naudu. Es tā mācību aizgāju un visu to tā kā redzēs, kā šis nāks. Bet kurā gadījumā es tev iesaku nospiest sarkanu posiņu, lai, ja tev patiks šis video, tad noteikti tev patiks tie, kas nāks un nospied visu gaisā aizsūsamu dārgumu, tādēļ, ka varētu šis noderēt un tiekamies nākošais. Kad arī tas būtu. Tā kā nāc ar mani, izšaujamies caur ādams vērai.